Čau! Šobrīd atrodos Ēģiptē, Hurgadā. Sveiciens no saules. Šoreiz tā ne īsti plānoti, bet sakarā ar to, ka tas pirmais video par Spānijas dzīvokļiem tik ļoti labi aizgāja un ažiotāža un zinkārība radās, izdomā apskatīties arī šeit, Ēģiptē, pāris dzīvoklīšus. Baigi lielais apskats jau no tam nesanāca, bet kaut kādu minimālu mazu ieskatu var dabūt. Tā kā apskaties, varbūt tomēr ne Spānijā, bet Ēģiptē. Decembra sākumā ar ģimenīti dodamies uz atpūtu uz Ēģipti Hurgadu. Paldies Līvai par superīgajām cenām. Baigi jau filmēt nebija plānots, bet kaut ko jau gribējās iefilmēt. Tā, mēs lidojam. Vispār kopumā ceļš Ēģiptē un nokļūšana no punkta A uz punktu B ir diezgan interesanti un kolorīti, un pa lielam apkārt ļoti daudz kas ceļās un ļoti daudz kas mainās. Long Beach residents experience the pinnacle of luxury living on the shores of the Red Sea. Tie, kas kādreiz ir skatījušies kādus jaunus projektus, noteikti ir saskārušies ar šāda veida reklāmu, cik viss ir skaisti un jauki. Šoreiz bija tieši interesanti paskatīties, kā ir reāli dzīvē. Pilnu reklāmas klipiņu jūs varat apskatīties internetā, kaut par YouTube, Facebookā. Tad tāds īsais variants. 3 dzīvoklīši, kuri šobrīd pieejami, cenas bija 79,000, 86 un 73. Tas ir atkarīgs no skata, no kvadrātmetriem, un tā tālāk. Interesanta lieta, man likās, ka viņi piedāvā arī nomaksu bez bankas iesaistes. Respektīvi iemaksā pirmo daļu un maksā 4 vai 5 gadi, kā tu izvēlēs mēneša maksu. Un vēl nāk klāt apsaimniekošanas maksa, bet par to mazliet vēlāk. Šis projekts reāli jau ir daļai uzcelts, viņš ir sadalīts 3 kārtās. Pirmās kārtas dzīvoklīši jau ir izpārdoti. Uz decembra sākuma bija pieejami dzīvoklīši no 2. kārtas. Kompleksā sagaida mūsu vietējais apsargs. Pieparkojam mašīnu pie 2. kārtas un ejam apskatīties. Tur redzēt, šeit būs baseins šeit iekšā. Ir var sakot, 2 tātad momenti. Šitās būs tās townhouses, ko viņi tā zem valdībai, var sakot, ir zem bankai pieder un banka pieder. Te būs tagad uz augšu, te būs pirmais būs ar dārzu, 2. tikai ar balkonu. Un 3. stāvs ir ar terasi, redzēt? Pirmais sanāk ar dārzu. Balkonu, jā, būs priekšā, redzēt. 2. stāvs būs tā kā terase. Un 3. Jā, tur jau redz, ka griestus taisa, redz, ka stiklis salikti. Un šitan sanāk, viss būs flīzēs. Viss būs flīzēs, redz, ka baseins. Te būs kādreiz smuks zils ūdentiņš. Šitan sanāk 4. stāvā pēc mūsu sapratnes. Jā. Te terase būs, bet 2. stāva dzīvokam. Šitan 1 terase. 2, 3, 4. Tikai pēdējā stāva dzīvokļa. No 2. stāva, jā, un redz, ko jūriņu var redzēt. Uz otru pusi jāiziet, baseinam jābūt. Jā, redz, ko baseins.
Sanāk, šitas ir studiju tupu dzīvoklītis. Tā ir labierīcības būs, jau kaut kādas trūbas valk. Šitan viesistaba kopā ar virtuvīti. Virtuvīte šeit būs. Nu, un tur balkons. Aiziesim uz citu. Šitas tas lielāks ir. Laikam divas tam. Viena istaba. Jā. Šitā laikam istabas. Viņam jāšas viens. Istaba. Istaba ar savu balkonuņu maziņu. Tā kaut kas. Viņš ir normāli iepurīgi. Kaut kas dzīvo. Jā, dzīvo. Kaut kas dzīvo. Šitas prikols ir. Jā. Nav tā, ka ļoti aktīvi notiek celtniecība, bet kaut kādi celtnieki, darbinieki ir. Mēs pa citā mājā ieiesim. Protams, celtniecības kultūra vai kā pateikt, baigi gružants viss ir. Jā, tā arī viss ir apmetumus jau taisa. Redz, ko ūdens trubas tās pašas, kas pie mums. Lodēts plasmas. Galā ieskrūvējamies. Kanalizācijas arī izskatās, ka tas pats, jo redz, ko trupu var redzēt, pilnīgi tas pats, kas Latvijā. Un te arī savilkt ūdeņi jau un iebūvētā. Tur neko nevar redzēt. Jā, sanāk viņu visu. Sākumā sarkanas ķiedziļas sienas ir. Un tad likam visu vienkārši ar apmetumu apmet. Jā, redz, ka kanalizācijas trubas. Tas pats, kas mums. Pilnīgi tas pats. Šitas nezinu, kas par trubām. Mums tās ir kaut kādas siltās grīdas vai kas te, nezinu. Apsteigsimies, kas vēl te ir. Jā, tas viss ir ūdens trubas, kanalizācijas trubas. Redz, ka lielās simtnieces priekš kanalizācijas. Šitās varētu būt, ka tehniskajiem baseinus un tādas lietas apūdeņot un dārzus. Šitās laikam kaut kādas baseina flīzes vai riktīgi resnes. Smukas. Sanāk, redz, ka tās mājas ir, kur ceļās, kur tikko bijām, visa tā pludmales būšana un visa dzīve notiks pēc Long Beach resortā. Mēs tūlīt iebrauksim iekšā, paskatīsimies. Nokļūšana uz jūru tiks veikta ar šādiem busiņiem. Dzīvoklīšu iedzīvotāji par atsevišķu samazinātu samaksu arī varēs izmantot visi iekļauts pakalpojumus, bet cik tas īsti maksās, šobrīd nevarēja pateikt. Pludmale ar šitā kaut kādiem. Redz, kreisajā pusē tas kaskāds, viņš viss smuks ir. Jā, šitien augšā 3 restorāni. Sanāk, šito pusi varēs izmantot dzīvokļu iemītnieki. Viņam redz, ko viņi ostu tagad būvē, tur tas tilts ir. Tālāk viņiem ir zivju restorāns vietli. Šitā pusē ir dzīvokļi, tas jau ir viesnīca. Tāds izskatījās pirmais dzīvokļu komplekss. Tagad montējot viennozīmīgi tas izskatās labāk dzīvē. Tik labs iespējas nebija. Dodamies tālāk. Pēc plāna bija arī apskatīties dzīvoklīti mazā apbūvē, bet kaut kas tur norāvās. Īsti nesapratu, kas, tāpēc parādu bildes dzīvē, es viņu neredzēju. Dzīvoklis atrodas 15 minūtes no Hurgadas lidostas, 10 minūtes no tirdzniecības centra.
Dzīvoklītiem ir viena guļamistaba un viena vannas istaba. Viņam ir 70 vai 75 kvadrātmetri, īsti nesapratu. Studija veida virtuve, un viņš ir pilnīgi mēbelēts. Un atrodas viņš 2. stāvā. Cena 65 000 eiro. Mēs apskatīties otru dzīvokļu kompleksu. Ja pirmais komplekss atradās ārpus pilsētas, tad otrais atrodas gandrīz Hurgadas centrā. Sākumā video klipiņš no pārdevēja, un tā jau realitāte. Par apsaimniekošanas maksu. Nemāku pateikt, vai tā ir visas Ēģiptes prakse, bet šajos 2 kompleksos, kurus apskatīju, tas ir atrisināts, ka iegādājoties nekustamo īpašumu, tev jāsamaksā no 8 līdz 12% no iegādes summas tieši par apsaimniekošanu. Piemēram, ja dzīvoklis maksā 80 000, samaksā 10%, kas ir 8 000 uzreiz. Viņi salasa to naudu no visiem dzīvokļiem un ieliek to nauduņu bankā. Un uz procentiem, ko banka maksā par ieguldīto naudu, viņi arī veic apsaimniekošanu. Sanāk, sākumā ir viens lielāks maksājums, bet vēlāk kaut kādus daudzus gadus nav vispār nekādu papildus izmaksu. Un no centrālās ielas. Так, šitai ēkai ir 3 gadi. А что вот тут случилось такое? Нет, здесь еще просто не закончили сделку. Мы по мере продажи. То есть этот корпус еще не доделан? Да, он будет. Jā, un šitāds dzīvoklis sanāk būs 100 000 ar kaut ko beigās. А сколько тут квадратов было? 52. Vannas istaba. Te būs vanna, duša. Pods. Tā siena tīri sakarīgi izskatās. Tā un tā studija. Tā laikam sanāk būs virtuve. Iebūvētas visas komunikācijas jau kaut kāds špaktalīts aizgājis. Un balkoniņš. Atskatījos, cik viņš saplīsis, bet to nomainīs. Un jūra. Viss ļoti putekļains. Trīs gadi jau lecināts apmērs. Tā, un te izēja uz территорию. Получается, где-то вот одна сетик, да, была? Да. Конкурс, tas балконы. А, мы тот бассейн увидели, да? Он не говорит. А рядом что за здание там получается? Там по соседству это медицинский центр. И там была гостиница какая-то. Sanāk, vēl viens dzīvoklis, vienkārši otrā pretējā pusē. Arī cena ziņā 5% lētāk, jo skats ir sliktāks. Bet, nu, pa lielam. Projekts tās pats, vienkārši uz otru pusi ir spoguļu rakstā uz otru pusi.
No balkoniņa un šitā jūriņu var redzēt. Vēl līdz jūriņā aizies un pastaigāties. Здесь мелковато, а там после моста уже Un pludmalīte. Redz, ka mājas kompleks. Jā, sanāk, redz, ka tiltiņš savējais. Redz, ka sanāk jūriņa, cik saprotu, tur pludmalītē var ieiet, bet sekls ir pa tiltiņu tur uzreiz iekšā. Un vat kompleks sanāk 1, 2, 3 un tur vēl tā iet. Skatījāmies mēs vienā pusē štumā dzīvoklīti un otrā pusē no turienes. Bīku pagāja pa tiltiņu. Nu jā, te redzams ir, ka joprojām sekls ir. Un otrā pusē arī. Un blakus teritorijas redzamas ir. Un tur tiltiņa beigas. Un komplekss šitādi. Jā, sanāk, ēka ir 3 gadi. Nu, no āras viņi izskatās ļoti pieklājīgi. No iekšas gan tik labi neizskatās. Un mazliet ēku tuvāk. Stikla netīri. Sienas nedrūp. Bet apakums jau pakritis nost. Jā, no tūma tik labi neizskatās. Un tā ēka 3 gadi atpakaļ uzcelta. Pēc plāna bija arī parādīt man otru projektu kompleksu, kas atrodas tieši pāri ielai, bet vai nu viņi redzēja, ka man īsti nepatīk tā kvalitāte, tas izpildījums tās pirmā kompleksa vai kaut kādu citu iemeslu pēc man viņu neparādīja, bet arī visas apskates un sarunas laikā jutās, ka viņiem pašiem labāk patīk tas pirmais variants, kurš atradās ne pilsētas centrā, bet kurš atradās ārpus pilsētas. Bet tie ir mani minējumi, kā tur īsti bija, vairs mēs neuzzināsim. Vēl viena nozīmīga lieta, ko aizmirsu pateikt, ir, ka viņi apņemās palīdzēt un apsaimniekot nekustamo īpašumu. Ielīdu Booking mājas lapā apskatīties reālās īres cenas, ko Bookingā var izīrēt. Paņemam, piemēram, janvāri 7 līdz 14. 2 adulti, 2 pieaugušie. Paņemam karti. Un ierakstam meklētājā Long Beach Resort. Tā, redz, ko viņš ir. Jā, un Hurgada Long Beach Resort. Tas ir kaut kas cits. Tas ir nesaprotams, jā. Un redzam, ka cena uz nedēļu ir 1700. Respektīvi, ja mēs paskatāmies par datumiem, cik maksā, redzam, ka janvārī 270, beigās 205, februāri 205, bet tas ir viesnīca viss iekļauts par 2 cilvēkiem. Respektīvi, dzīvoklītis būs lētāk. Skatāmies arī otru gadā meklēt. Projekts saucās Scenic kaut kā tā.
Tana resorts pūra. Protams. Ieslēdzam skatu no satelīta. Jā, redzam, ka tā ir tā 3 ēka būve komplekss un redzam, ka cenas nedēļā ir 200, 230, 253. Paņemsim šito pa 261. Un apskatīsimies, kādas ir cenas dienā. Dienā ir 40 eiro. Tas ir par 2 adultiem, 1 numurīts. Tātad šis sanāk 40 eiro. Tas pirmais, kas ir ārpus pilsētas, maksā 200 eiro. Bet 200 eiro ar visu iekļauts. Šim variantam, kur dzīvoklis atradās Long Beach resortā, attīstītāji apņemās izīrēt dzīvokļus par saviem pakalpojumiem. Viņi ņems 30% un pie noslodzes 50% viņi aprēķina, ka varētu būt 12,000 eiro ienesīgumi gadā. Tā varētu būt, nevarētu būt. Nemāku spriest, bet tas ir tas, ko viņi tā kā prognozē. Un Ieraksti varbūt komentārā, ko tu domā par redzēto, bet man viennozīmīgi tomēr Spānija ir tuvāk. Bet visi mēs esam dažādi. Vienam patīk māte, otram patīk meita. Tā kā katram viedoklim ir vieta būt. Tāds kaut kāds īsts maziņš dzīvokļu apskats sanāca par Hurgadu. Ja tev patīk tas, ko es daru, pieliek, ko ieliec laiku man. Un tiekamies jau drīz.